Sveiki, mīļie draugi! Es izlēmu ierakstīt vairākus podkastus, lai pastāstītu, ko var atrisināt ar Valērijas Ņeļņikova metodēm. Man diezgan bieži uzdod šo jautājumu, jo Latvijā viņš ir pazīstams kā psihosomatikas licējs, un ļoti bieži viņa vārdu saista ar veselības problēmām, ar dažādām slimībām un ar to, ka tikt no tām vaļā ar zemapziņas palīdzību. Bet īstenībā ar viņa metodēm var atrisināt daudz plašāku problēmu spektru, un tāpēc šajos podkastos es vēlos pastāstīt dažus piemērus no savas prakses, kur Valērijas Ņeļņikova metodes palīdzēja arī citā veida problēmās. Un šodien būs stāsts par attiecībām, kas man ir īpaši palicis atmiņā, jo tas bija tāds ļoti emocionāls, un tad tūlīt pastāstīšu. Tad kādu dienu pie manis vērsās sieviete, un no pirmā acu uzmetiena viņas lūgums šķita pavisam saprotams indienišķis. Viņa vēlējās pārstāt nepārtraukti strīdēties ar savu vīru, jo pēc katra kārtēja strīda viņi varēja vairākas dienas nerunāt viens ar otru, vīrs neatbildēja uz viņas zvaniem, un attiecības kļuva arvien smagākas. Bet, kad mēs sākam dziļāk pētīt šo situāciju, atklājās, ka stāsts īstenībā ir daudz sarežģītāks. Viņas vīrs izrādījās, ka bija pieņemis lēmumu iestāties dienēt militārajās vienībās, un līdz ar to viņa palika viena ar visu māju, saimniecību, dārzu un pat mājlopiem. Pilnīgi viss gulās uz viņas pleciem, un, protams, ka viņai bija ļoti grūti. Viņa pārdzīvoja ne tikai vīra prombūtni, bet vispār nespēju pieņemt viņa lēmumu. Un es viņai piedāvāju paskatīties uz šo situāciju no sekojoša skatu punkta, kā pajautāt godīgi sev, ar kādām savām domām, vārtiem, emocijām, rīcību es ietekmēju šo vīra lēmumu. Tas nav viegls jautājums, un ne katrs būtu gatavs sev to uzdot godīgi, taču viņa piekrita. Mēs sākam strādāt pēc Valērijas Ņeļņikova iekšējās transformācijas metodes, par kuru es šodien tas īkāk nestāstīšu, jo tā ir aprakstītā grāmatā Izproti savu slimību, kas ir diezgan populāra, bet es gribu pastāstīt par to, kas notika darba procesā. Tad pamazām sievietei sāka rasties ļoti svarīgas atziņas. Viņa atcerējās, cik bieži bija greizsirdīga un cik bieži turēja vīru aizdomās, centās viņu kontrolēt, jo viņai bija bail, ka viņš sāks lietot alkoholu. Un īpaši spilgti viņa atcerējās vienu tādu pavisam indienišķu situāciju. Reizēm vīrs gāja uz savu garāžu, lai mierīgi nodarbotos ar savām lietām, remontētu tehniku un vienkārši pabūt vienam, bet viņa nespēja to pieņemt, jo viņai bija bail. Un viņa pilnīgi klauvēja pie durvīm, prasīja, lai viņš nāk ārā, apvainojās, mēģināja manipulēt, un toreiz viņa šķita, ka viņa cīnās par viņu labklājību kopīgo, taču vēlāk viņa saprata, ka līdz ar šo viņa gandrīz vai nemaz neatstāja viņam personīgo telpu. Un soli pa solim viņa sāka ieraudzīt arī citus savas reakcijas, tā varētu pateikt, savu uzvedību,
ka viņai likās palīdz, bet īstenībā tas grāva arī viņa attiecības. Un mēs sīkāk izpētījām tos reakcijas modeļus un noskaidrojām pozitīvos nolūkus, kāpēc viņa tā rīkojās. Un meklējam jaunus veidus, kā šis vajadzības piepildīt tā, gan lai viņa varētu justies mīlēta, vajadzīga un laimīga, gan arī, lai viņa neiznīcinātu attiecības. Un tas bija ļoti dziļš darbs, un godīgi sakot, es ļoti jūtu līdzi šai sievietei. Un darbiņu mēs pabeidzām, un apmēram pēc pusgada es no viņas dzirdēju, ka viņas vīrs vēl joprojām dienā, ārējie apstākļi gandrīz nebija mainījušies, taču viņu attiecības bija mainījušas ļoti krasi. Viņi atkal sāka viens otru dzirdēt, un pastāvīgie strīdi bija pazuduši. Viņa brauca pie viņa ciemos uz dažām dienām, un tas bija pavisam citas tikšanās. Mierīgas, siltas, bez iepriekšējās spriedzes. Un šis stāsts man ir īpaši palicis atmiņā, jo tas parāda kādu ļoti svarīgu patiesību, ka mēs nevienmēr varam uzreiz mainīt dzīves apstākļus, taču mēs varam mainīt sevi, mainīties iekšēji. Un ļoti bieži tieši ar šo sāk mainīties arī mūsu attiecības. Es jums novēlu laimi un veselību, un tuvākā laikā ierakstīšu vēl dažus stāstus, lai jums ir ko paklausīties, no kā iedvesmoties un justies labāk. Lai jums veicas!